Labdien! Mani sauc Ina Sarota. Es strādāju Ventspils augsto tehnoloģiju parkā un darbojos Livin Ventspils kontaktpunktā. Kā radās doma izveidot Livin Ventspils kontaktpunktu? Livin Ventspils kontaktpunkts tika izveidots jau 2019. gada maijā viena liela un unikāla projekta Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas ietvaros ar mērķi piesaistīt Ventspils pilsētai ar vien jaunus iedzīvotājus un palīdzēt atgriezties dzimtenē tiem latviešiem, kuri kādu laiku ir dzīvojuši ārzemēs. Un šī gada maijā apritēs jau 5 gadi, kopš Livin Ventspils kontaktpunkts ir izveidots. Kas ir Livin Ventspils? Livin Ventspils ir unikāls un inovatīvs kontaktpunkts Latvijā. Tā ir vieta, kur topošie Ventspils iedzīvotāji var saņemt informatīvu atbalstu par pārcelšanos vai atgriešanos uz dzīvi Ventspilī. Tā ir individuāla pieeja katram, kurš sazinās ar kontaktpunktu. Un ar mums var sazināties gan zvanot uz informatīvo tālruni, gan arī sūtot e-pastu. Visu nepieciešamo informāciju var atrast arī livinventspils.lv mājaslapā un tiekoties arī klātienē Ventspils augsto tehnoloģiju parkā. Kādas aktivitātes tiek veiktas, lai atbalstītu jaunos ventspilniekus? Manuprāt, būtiskākā aktivitāte ir Ventspils jauno iedzīvotāju tikšanās pasākumu organizēšana. Kopš 2019. gada maija pie kopskaitā jau ir 7 pasākumi, un arī paši jaunie ventspilnieki atzīst šos pasākumus par liederīgiem, vajadzīgiem un ļoti noderīgiem, jo šo pasākumu laikā viņi veido jaunus kontaktus ar citām ģimenēm, veido sadraudzības, apmainās ar kontaktinformāciju un uzzina jaunākās aktualitātes Ventspilī. Kas jums ikdienā darbā sagādā vislielāko gandarījumu? Vislielāko gandarījumu pavisam noteikti sagādā cilvēki, ar kuriem es tiekos, kuru stāstus es uzklausu un dzirdu jau gandrīz 5. gadu. Un man jāatzīst, ka 2023. gada nogalē mēs uzfilmējām video ar jaunajiem iedzīvotājiem, un katrs no šiem stāstiem bija unikāls, vienreizējs un citādāks. livinventspils.lv mājaslapā esam izveidojuši atsevišķu sadaļu ar nosaukumu Iedvesmas stāsti. Tur jūs varat aplūkot šos 6 video. Un arī šogad plānojam stāstīt par jaunajiem ventspilniekiem. Un ko jūs novēlētu jaunajiem un topošajiem Ventspils iedzīvotājiem? Jaunajiem ventspilniekiem es novēlu piedalīties un iesaistīties Ventspils organizētajos pasākumos un aktivitātēs, kā arī sekot līdzi informācijai par Ventspils jauno iedzīvotāju tikšanās pasākumiem. Savukārt topošajiem Ventspils iedzīvotājiem es iesaku atbrauciet pie mums ciemos un pārliecinieties paši, ka Ventspils ir pilsēta, kas ir domāta visām paaudzēm. Uz tikšanos Ventspilī! Paldies!